Izrādās, ka sākt mācīties var arī gada vidū. Šādu iespēju piedāvā Rīgas tālmācības vidusskola. Rīgas tālmācības vidusskola ir unikāla ar to, ka mūsu skolā var iestāties arī pusgadā. Ja tātad beidzoties pirmajam pusgadam, jebkurā vidusskolā, studentam mainoties apstākļiem, viņš var atnākt pie mums un turpināt mācības mūsu skolā arī 12. klase un kārtot centralizētos eksāmenus mūsu skolā, līdz ar to iegūstot arī Rīgas tālmācības vidusskolas diplomu. Bet kā tad tas notiek, ja students atnāk pie mums pusgadā? Teiksim, tā būtu 10., 11. vai 12. klase. Ja? Tātad mēs pielīdzinām iegūtos vērtējumus no iepriekšējās skolas, un viņam atliek nokārtot tikai tos priekšmetus, kuros vai nu nav vērtējuma iegūt, vai vispār nav tāds priekšmets, vai otrā pusgada vērtējums. Un nokārtot 4 centralizētos eksāmenus, kā to paredz ministru kabinets. Studentiem tiek piešķirts paroles, ar kurām viņi ielogojas e-vidē. Tur ir pieejams viss nepieciešamais, gan video materiāls, gan tēmas un mācību materiāli, gan ieskaišu apraksts, gan konsultāciju grafiki. Studenti, kas atrodas ārzemēs ar skolotāju noteiktajos laikos, var sazināties pa Skype. Mācību process mums notiek internetā, mūsu īpaši izveidotajā e-klasē, kur studentam ir pieejama gan mācību materiāli, gan ieskaits, gan Skype konsultācijas. Reizi mēnesī mēs piedāvājam klātienes konsultācijas. Rīgas tālmācības vidusskolā katram studentam ir individuāla pieeja, arī maksas ziņā. Tā paliek nemainīga visā apmācības laikā un nekādas papildmaksas netiek iekasētas. Students, kas nāk uz mūsu skolu, nāk ar savu īpašo individuālo stāstu. Un tieši tāpat ir arī individuālā apmaksas kārtība, jo students maksā tikai par tiem priekšmetiem un to mācību procesu, kur viņš ir saņēmis no mums. Tātad, ja viņš atnāk uz pusgadu, viņš maksā pa pusgadu. Ja viņš atnāk jau ar kādu pilnu apgūtu klasi, par to viņš nemaksā. Mēs pielīdzinām tos priekšmetus, kuri viņam pietrūkst, un par tiem tad arī students samaksā. Skola pastāv tikai 4 gadus, bet jau ir gūta ievērojama atzinība. Ne tikai no studentu gribētāju, bet arī no ministrijas puses. Es varu drusku palapoties, ka līdz šim skola savos 4 pastāvēšanas gados visu laiku ir augusi. No 130 audzēkņiem pirmajā mācību gadā līdz jau vairāk kā 530 šajā mācību gadā. Un audzis ir arī mūsu absolventu skaits. Vidējā atestāti par vidējo izglītību jau ir ieguvuši 326 pieaugušie jaunieši, un mēs esam kļuvuši tik lieli, ka mūs ir ievērojusi arī izglītības ministrija, un jaunajos ministra kabineta grozījumos par centralizēto eksāmenu norises kārtību ir īpaša atruna, ka tiem, kas mācās tālmācības formā, ir iespēja izvēlēties kārtot eksāmenus pamattermiņā vai arī papildu termiņā. Tā problēma ir tā, ka studenti no ārzemēm nevar braukt uz Latviju vairākas reizes, bet viņi var atbraukt uz 1 nedēļu. Nākošais gads paies zem ūdens čūskas zīmes, kur ir zīmīga labvēlīga arī izglītībai. Katrs jau uz jauno gadu pieņem kaut kādas apņemšanās, nolēma kaut ko izdarīt, un es aicinātu tiešām pieņemt tādus gudrus lēmumus, piemēram, izlēmt beidzot pabeigt vidusskolu. Un tas patiešām ir iespējams, un to ir iespējams savienot gan ar darbu, gan ar sportu. Un ja jums izdodas tādu lēmumu pieņemt un to arī īstenot, tad ieguvēji būsim mēs visi un jūs pats it īpaši. Mēs esam jauna un moderna skola, un mūsu prioritāte ir ģimene, un tikai tad studijas, darbs un hobiji, jo tikai spēcīgās un laimīgās un stiprās ģimenēs katrs indivīds nobriest par spēcīgu personību. Novēlu jaukus un gaišus Ziemassvētkus, un jaunajā gadā ikvienam būt laimīgam savā spēcīgā, atbalstošā un stiprā ģimenē.